Šodien parādīšu vienu projektiņu, fitness projektu. Tas ir par pārplūdes, šī dīķa pārplūdes cauruli. Es te vakar nodarbojos ar akšanas darbiem. Novam. Šito te es visu izraku ar savām rociņām. Lūk, un ir doma man noformēt, salikt akmeņus, noformēt te, tā smuki, lai gadījumā, jā, tā kā mums tas notika šogad, ja te aizaug džungļi priekšā, tad traktors braucot neiebraucu, jo ārotiņi, ko tur pelīte tur ir. Rotuļs tur peli ir. Ļoti ceru, ka es pabeigšu šodien to notek caurules noformēšanu. Vēl es gribēju pastāstīt, kuras liku liekās tās smiltiņas, ko es tur cilāju augšā. Te bija tādi bedranieki. Sāvēdi te smiltiņas smoki. Ding, ding. Nu tā it kā viss nepieciešamās, ja? Čērs aizmirst. Ar naglām, protams, ka jābūt uzmanīgam, jo brauc traktors un zāles pļāvējs un viss ir ķerra tāpatās, bet es domāju, ka jo man ir īstās plāsnes. Atnesīšu akmeņus, pamēģināšu vispār, kā tas darbojas, nezinu. Nav ne jausma. Spānijā es liku uz līdzenas virsmas un liku akmeņus pa virsu, arī pēc tādas pašas tehnoloģijas. Šeit man jāuzrīko kaskāde un es nekur to neesmu, ne YouTube paskatījusies, kā to dara, nē, es esmu mācījusies, vienkārši daru, kā man šķiet pareizi. Redzēsim, varbūt es daru nepareizi. Tā jau būs mana kļūda. Reku suņķi. Man viss ir pakaļ ir, jā, ģemuļs. Te skatās, ko mamma dās. Es zinu, ko jūs teiksiet, ka vajag ķeru ar 2 riteņiem. Man ir, tikai ne šeit. Yeah, you know you want it, you can do
Pienāca jau vakars. Saulīt riet. Un es iešu pabeigt projektīnu, ka saulīt riet. Viņu parādīšu. Arī šī tāda. Nāk ziepe. Nu, vau. Reku šit. Tā palika bišķiņi jau. Mūčis.